die ir paklausīgs. Un vismaz šobrīd nedara nekādas evaņģēlipas. Māmiņa un tētis brauks pakaļ Petrela kundzei, kamēr es par to laiku uziecināšu nabaga mājas iemītnieks uz mūsu dzirēm. Tās taču nebūs nekāds nedarbs, vai ne? Ļoti labi! Komendanti gan es negribu aicināt. Ko tu darīsi? Es viņai pateikšu, ka sorkultā ir dzīres. Tur ir 17 dažādi sieri. Tu taču zini, tik līdz kaut kur rīko dzīres, komendanti ir klāt, precīzi kā pulkstens. No viņas atbrīvoties var tikai tad, ja viņa ir nogaršojusi vismaz vienu sieru. Siera dēļ viņa ir gatava iet caur uguni un ūdeni. Caur uguni un ūdeni. Un neaizmirst salsbrauciņu. Salvo krozītēs. Saliec rībiņas brūnajā bļodā. Neaizmirst arī bumbierus un ābolus. Putu kreivi nesalaid sviestā. Nu tik uz dzīves. Un tas viss Emīla dēļ. Viņš taču ir mazs, jauks puisāns. Tad jau labāk būtu zemestrīts vai nav komēta. Es dzirdēju, ka Rečenpingās skorbuls. Briesmīga slimība. Drīz būšot arī pie mums. Viņš atceļo ar pieneņu pūkām. Kāds tas nav skorbuls? Nu, vispirms sāk sāpēt zobi, pēc tam sāk sāpēt galva, pēc tam rumpis un pēc tam nāvi klāt. Tas ir vēl trakāk par komētu. Ak tu tēti, ak tu tēti! Nu, ko tu biedē cilvēks? Skorbuls ir tāds, kad izkrīt visi masti. Nāciet! Esiet laipni un iekodiet! Tu esi pārliecināts, tas nav kāds netāps? Tā netek. Labāk, lai ēdiens nonāk pie tiem, kas ir izsalkuši. Un tagad es vēl iekodīšu viļņās. Un es vēl iekodīšu siļķi. Nu, mēs esam iekoduši no itina visa. Tagad dēļas!
vakar ar mums kopā. Cerams, bija patīkams vakars. Tiksimies nākošais.